Kāpēc dzīvē bieži vien ir tā, ka pa spīti tam, ka cilvēks stāvot pie altāra vai arī dzimtsarakstu nodaļā, viņi zvēr viens otram mūžīgu mīlestību, uzticību un būt kopā līdz mūža galam un līdz nāve viņu šķiras un priekos un bēdās? Kāpēc tā ir, ka pa spīti tam visam paiet bieži vien pat neilgs laiks un attiecībās neizbēgami iezogas rūgtums, aizvainojums, dusmas, un visi tie solījumi vienkārši izplēna. Un tad paiet daži gadi, daudzi izšķiras, un daudzi turpina dzīvot kā svešinieki, zem viena jumta, viens otru neieredzot. Un tad ir sānsoļi, krāpšanas, cieš visi, cieš bērni. Kāpēc tas tā notiek? Atbilde ir ļoti vienkārša. Tas rūgtums, aizvainojums un dusmas, viņš jau neiezogas no kaut kurienes. Viņš jau tevī te ir. Viņš tevī ir bijis visu mūžu. Vienkārši tad, kad tu iemīlēji to otru cilvēku, tās labās tā brīža emocijas bija spilgtākas, spēcīgākas. Un tas aizvainojums un dusmas aizmirsās, norimās, nejutās. Bet viņš tur ir bijis visu mūžu. Ja tu vēlies no tā tikt vaļā, beidzot, nāc pie manis, pie Roberta uz izaugsmesterapija.com.